Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile din Riga pentru drepturile femeilor. Cea mai mare mobilizare a societății civile letone din ultimele decenii. Motivul: votul de retragere din Convenția de la Istanbul, tratat internațional împotriva violenței domestice. Protecția femeilor și temele legate de gen sunt instrumentalizate de puterea politică în Letonia. Mums ir klasiska izpratne par diviem dzimumiem. Viņa taču ir meitene. Viņai ir jāmācās meiteņu lietas. Un šo es uzskatu par bīstamu stereotipu. Aceleași partide care au votat tratatul îl denunță astăzi. Centrs Marta. Labdien, es nezinu, vai es pareizi piezvanīju, bet man teica, ka es varu griezties pēc palīdzības pie jums. Jā. Kādā jautājumā? Zilnic în Letonia, femei abuzate cer ajutor. Un demers greu și curajos. Attiecībās ar... Vai esat kādreiz ziņojusi par šo policijā? Nē, neesmu. Centrul Marta e un ONG care ajută victimele abuzurilor să iasă din relații toxice. Informācija arī nodošu mūsu centra sociālajā. Dar pentru asta, ele trebuie întâi să sune. Pašlaik uz psihologu konsultācijām nav rindas. Nē. Konsultācijas ir bezmaksas. Jā. Nē, tev sākumā vajag kādu triku uztaisīt, un tad pāri, jā, pāri, jā, malacīši. Sēdēt, jā, pasties. Ui. În zilele grele, Nicola își găsește alinarea cu câinii ei. Papi, augšā. 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 Skaties mani. Tik smuka bildīte būs. Primește ajutor de la Centrul Marta. S-a despărțit de soțul ei acum 2 ani, după un deceniu de violență. I-a luat timp să ceară ajutor și să învingă sentimentul de rușine. Bet tajā brīdī likās tāpat, kad ir pasaules gals un ka es nekad neko nevarēšu, ka es nekad neatradīšu darbu, ka no manis nav nekādas jēgas un ka tas, kad aiziešana ir tāda bezcerīgs ceļš. Un es sapratu to, ka tas var beigties ar mani nāvi. Nu, to es sapratu. Un kad man ir jātiek prom, bet... Nicola plânge amintindu-și acei ani de groază. Spre final, începuse să-și documenteze abuzurile, ca să fie crezută. Man ļoti tā sasist galvu, ka es viņu nevaru pakustināt, lūdzu. Can you please move away? Because I can't. Primāri bija tā, ka es attiecību laikā jau ierakstīju video, voice ierakstus tajās vardarbīgajās epizodēs. Bet tas, man liekas, tajās reizēs pat bija vairāk
ar domu, ka ja es neizdzīvoju, lai pierādījumu. Ne ar domu, ka šie ir pierādījumi, kurus es tagad vācu, lai iesniegtu kaut kur. Tas bija drīzāk tāds, nu, tā kā, lai man reāli bija, es uztaisīju folderu datorā, kas ar nosaukumu Just in case it happens. Un kur es liku tos video un arī bildes man ir, kur nākamajā dienā, kuras ir uzņemts nākamajā dienā pēc vardarbīgām epizodēm, kur man ir ziluma un tam līdzīgi. Un es tās lietas apkopoju visas, bet tas nebija tajā mirklī ar domu vērsties policijā pašai. Jo man tiešām arī, saku, bija bail un man bija daudz iemeslu, kāpēc es to nedarīju. Bet kāpēc es neko te nedaru? Es vienkārši klusēju un sit, kāpēc tev jāsit visu laiku, kad nevis tev neko nav izdarījis, lai tev zīst. Kāpēc tu sēdi un sit man? Es līdz galam nevarēju pieņemt to, ka es esmu vardarbības upurs. Un tas izklausās tik varbūt īpatnēji, bet es nevarēju to pieņemt, jo manī arī bija viss šīs, es teiktu, sabiedrības ieliki tie nepatiesie, tās idejas, kā izskatās vardarbības upurs. Un līdz ar to man pagāja laiks, kamēr es vērsos pēc palīdzības centrā Marta, jo man bija sajūta, ka es varbūt pat atņemu kādai citai iespēju, ka to vajag vairāk. Un tikai tad, kad es vērsos pēc palīdzības centrā Marta un sāku iet terapijā, es pa īstam sapratu to, cik bija traki. Nezinu, ja tas viss rezultātos un man nav, tas pat varbūt nebūtu tas trakākais. Cum se întâmplă adesea, Nicola s-a despărțit și a revenit la agresor înainte de a pleca definitiv. Kur mēs ejam? Rādi, kur jāiet. A rupt legătura total abia după ce a primit ajutor. 100% es zināju, ka es varu vērsties pie terapeita šajā brīdī un paļauties uz to, ka man pašai nav jāpieņem nekādu lēmumu. Jo tā saikne, ja tu 10 gadus esi bijis tajās attiecībās, viņa ir spēcīga. Bet tad, kad viņi pārauj, manā gadījumā tas bija vienkārši pārgriez un viss. Un tad tev brilles nokrīt, un tad tu saproti, cik traki bija, un pat nevar vairs iedomāties to dzīvi. Jā. Tu piekrīti. Es bez tevis nevarētu dzīvot. Jā. Ko es bez jums nevarētu? Spin. Convenția de la Istanbul dezbină chiar și familiile letone. Nicola a susținut tratatul, însă fratele ei, Kristaps, a votat contra în Parlament. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 57 priekšlikums noraidīts. Mēs vēl joprojām uzskatām, ka mēs esam vienīgais konservatīvais spēks šajā saimā, un mēs pilnīgi paliekam pie saviem uzskatiem. Tradicionālās ģimenes konservatīvās vērtības. Mēs redzam, ka tas vilnis iet pāri pa visu pasauli, mēs redzam, kas notiek Amerikā, un mūsu nostāja ir arvien drošāka. Mana brāli tāpat ir labas attiecības, bet es viņam pateicu to, ka, manuprāt, ka es jūtos nodota gan personīgā, gan valsts līmenī. Es domāju, ka kaut kādā ziņā viņš arī mani uzklausīja, bet es nevaru spriest par viņu un viņa partijas lēmumiem, jo es nezinu, kā tas viss tika lemts. Semnatarii se obligă să protejeze toate femeile, indiferent de orientarea sexuală sau identitatea de gen. Susținătorii văd aici o protecție sporită a victimelor.
Mēs pret Stambulas konvenciju noteikti. Par Latvijas ģimeniskām vērtībām. Alții o cred o amenințare pentru societatea Letoniei. Opozanții tratatului resping definiția ideologică a genului ca o construcție socială, nu ca o realitate biologică. Susțin că textul promovează feminismul radical și normalizează relațiile între persoane de același sex. În 2006, Constituția Letoniei a fost modificată pentru a interzice căsătoria gay, articolul 110 definind-o strict ca uniunea dintre un bărbat și o femeie. Mums ir klasiska izpratne par diviem dzimumiem. Cilvēkiem, kur ir kādas problēmas, pret viņiem mēs izturamies nevis ar vardarbību, bet mēs viņus izprotam un varbūt viņiem vajag palīdzēt. Kas grib mums kaut ko pārmest, tā skaitā no Eiropas Savienības, es jums pateikšu tā, ka cieniet Latvijas tautu un cieniet Latvijas tradīcijas un cieniet mūsu konstitūciju. În timp ce Parlamentul discută retragerea, dezinformarea abundă pe rețele, preluând adesea retorica prorusă. În toată Europa și mai ales în zonele rusofone se propagă ideea că egalitatea de sex și drepturile LGBT sunt o ideologie impusă de Occident. Președintele Edgars Rienkevici avertizează că retragerea ar slăbi statul de drept și ar marca abandonarea valorilor europene. Konvencijas ratifikācija un denoncēšana notiek vienas Saeimas un vienas valdības pilnvaru laikā. Un tas, protams, dod ļoti pretrunīgu vēstījumu gan Latvijas sabiedrībai, gan arī mūsu sabiedrotajiem, mūsu partneriem, gan Eiropas padomē, gan Eiropas Savienībā. Un faktiski šāda tiesiska rīcības nenoteiktība ir lielā mērā problēma, ja mēs raugamies arī no Eiropas tiesību telpas. Un faktiski mēs būtu pirmā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas izstātos no tik būtiska starptautiskā cilvēktiesību līguma. Pierderea valorilor tradiționale. Iată teama familiilor conservatoare. Amanda și Andreis locuiesc la sat cu cei 5 copii. Sunt creștini, iar religia ocupă un loc central în viața lor. Visau să aibă o familie mare și să trăiască la țară dinainte de a se cunoaște. Lūkšanā vienkārši uzticēju Dievam un teicu, labi, Dievs, ja tu gribi, lai mēs precamies, lai es varu viņu pieņemt tādu, kāds viņš ir, un, jo man viņš īstenībā arī ļoti patika. Un es pat biju tādu sapni redzējusi ļoti skaistu. Nu tā, kad mēs esam ļoti tādi sirsnīgi kopā. Un tas man arī likās tādi zīmīgi. Sekoja bildinājums. Tur ir tāda drusku anekdote ar to, ka es biju, teiksim tā, sociāli neveikls un emocionāli traumēts. Un emocionāli man nebija kapacitātes bildināt klātienē, bet tad Dievs tā saorganizēja, ka es viņu bildināju pa telefonu, kad viņa bija Liepājā. Tas bija nejauši savā ziņā. Nē, tā bija Dieva vadība. Es zināju, ka Dievs mani tā vada to darīt tajā brīdī. Man liekas, punktam. Jā. Un tablou de familie aproape idilic. Rekur mazais. Tā, jā, sāk ar lielo un turpina ar mazajiem. Tas skatās rakstītais. Copiii fac școala acasă. Matematica se învață în grajd, printre oi și găini. Man ļoti iepatikās tā ideja, ka var ne tikai vienkārši skolā
teorētiski apgūst lietas, bet ka tu tiešām jau mājmācībā gan paņem teoriju un uzreiz praksi klāt, praktiski darbojies, praktiskos veidos mācies, pēc tam pašām arī Montessori metodēm vai saimniecībā darbojoties. Arī matemātika visur ir, tu vari kaut ko izmērīt, kaut ko nosvērt, gatavojot ēdienu, uz svariem mēs sveram, var pārrēķināt proporcijas, receptēm un tā tālāk. Tagad viņš izskatās milzenis, ja, bet viņš ir pusīgs. 13 La doar 150 de kilometri de capitală, politica pare o lume îndepărtată. Pe rețelele sociale, cei doi urmăresc dezbaterile despre Convenția de la Istanbul. Amanda și Andreis nu resping tratatul, dar au anumite rezerve. Susțin lupta împotriva violenței domestice, dar se tem că acordul este un cal troian pentru schimbări sociale nedorite. Stambuls konvencijā ir atrunāti labi mehānismi, kā to vardarbību apkarot. Tepat laikā es zinu, ka pie tā dieva, kuram es ticu, ir daudz labāki mehānismi. Vairāk centāmies vienkārši paši izprast tās abas puses un kas un kā, un sapratām, ka mēs vairāk esam piesardzīgajā pusē. Ja? Tieši dēļ tā, ka to ģenderu var pagriezt arī savādāk. Un, jo tālāk tur ir arī tas uzdevums, ka ir jāmāca tās lietas, jāizskauž visi tie stereotipi, visos mācību līmeņos. Jā, dzimumu lomu stereotipi jāizskauž arī skolās tātad un visur, kur. Un tad tālāk tu nevari saprast, vai kā tad viņi to izskaudīs, ja? un kā kas notiks, un vai tas gender, tas sociālais dzimums nepāries jau arī tajā, jo šo pašu vārdu gender lieto LGBTQ. Tur ir punkts par to, ka nevar izraidīt cilvēku uz valsti, kur pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Tas ir stiepjams jēdziens, jo arī šajā valstī pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Un jebkurā citā valstī pret viņu varētu tikt vērsta vardarbība. Ja? Tas pants neiztur kritiku tādā ziņā. Tas pants rada valstī to slogu, ka valsts nevar izvēlēties vai paturēt šo cilvēku, migrantu vai viņu izraidīt. Teiksim, valstī vajadzētu rūpēties pirmkārt par saviem pilsoņiem, saviem iedzīvotājiem. Un, ja valsts spēj un grib, tad valsts varētu rūpēties arī par citām tautām, par citiem cilvēkiem, tik cik tā spēj. Tas ļoti pa sniegu kā ragavas. Întrebat despre eventualele violențe asupra fiicelor sale, Andreis spune că nu mizează pe convenție. Ja es gribu, lai manas meitas apprecās ar tādiem vīriem, kuri izturēsies ar cieņu pret viņām, tad es vienkārši viņas tā audzināšu. Es izturēšos ar cieņu pret Amandu, un manas meitas redzēs manu standartu, manu dzīves standartu. Un viņas negribēs samierināties ne ar ko mazāk, jo viņas pie tā ir pieradušas. Mans devums sabiedrībai ir tas, ka es ar cieņu izturos pret Amandu un rādu saviem bērniem paraugu, un tad viņi varēs savas ģimenes arī veidot pēc tā parauga, ka tā otra pusīte tiek, par to otra pusīte izturās ar cieņu. Pe amândoi îi supără criticile pentru scepticismul lor față de convenție. Mani vairāk pat uztrauc tas, ka tiklīdz tu esi par tādām kristīgākām vērtībām, uzreiz tu skaities putinists.
Un visas tās partijas, kuras ir par tām kristīgajām vērtībām, viņas uzreiz arī, Krievijas šitie te. Un tādas visādas propagandas un viss, kas notiek, ka vienkārši tu vairs nesaproti beigās, par ko balsot, jo tu neatbalsti Putinu un to visu, ja? Tu gribi būt īsts, tīrs latvietis. Kā tu vari būt latvietis? Kura partija ir es esmu latvietis? Brīvajā laikā nodarbojos ar tādu lietu, kas saucas boulderings, kas ir klinšu kāpšana, bet iekštelpās un bez virvēm un stiprinājumiem. Un tā ir viena no retajām lietām, kas man palīdz tiešām atslēgties no darba un atslēgties no ikdienas, tāpēc ka šajā sporta veidā ir ļoti, ļoti jādomā līdzi. La antrenamente, Beatei îi place să-și testeze limitele, dar lupta ei este pentru Convenția de la Istanbul. Tânăra este unul dintre liderii mobilizării din țară. Purtătoare de cuvânt a ONG-ului Marta, ea este și membra Noii Unități, o formațiune de centru-dreapta, oponentă retragerii din Convenție. În toamna anului 2025 a ajuns în lumina reflectoarelor. Mēs visi šeit esam tāpēc, ka mums rūp mūsu ģimenes un līdzcilvēki. Pirms sākās protests, es pakāpos, es biju tajā tautas starpā un ārā bija augsts un apakšā bija uzvilkta termovēļa. Un es atceros, ka es tā kā pakāpos uz tiem pakāpieniem uz podesta, bet nekāpu vēl uz podesta, tāpēc, ka cilvēki nedomā, ka viss jau sācies. Un tu vienkārši pakāpies un tu sāc skatīties apkārt uz to, cik daudz tur ir cilvēku. Un tā doma ir, ka man Dievs galvenais neko nenojaukt. Šī noteikti ir lielāka auditorija, kādai es jebkad mūžā runāšu. Tā, kā, tā sajūta vien, tā enerģija, tas spēks, tas, ka visi ir atnākuši vienā vietā protestēt par vienu un to pašu jautājumu, kurš man ir bijis tik svarīgs tik daudzus gadus, bet cilvēkiem tas ir lielai daļai kaut kas pilnīgi jauns, bet arī tas, cik ļoti cilvēki saprot to, tāpēc, ka vardarbība ir kaut kas tik klātesošs, tik daudz dzīvē. Beata a studiat la Oxford. La master a scris despre Convenția de la Istanbul. În Parlament, ea explică deputaților fiecare paragraf al Convenției dintr-o perspectivă nouă. Šīs konvencijas vienīgais mērķis ir vardarbības pret sievietēm un dzimumā balstīts vardarbības izskaušana. Viņai nav citu mērķu, viņai nav mērķis iznīcināt ģimenes struktūru vai to mainīt kaut kādā veidā. Viņa nevar, teiksim, legalizēt viendzimumu laulības vai mainīt kaut kādus standartus attiecībā uz dzimumu identitāti. Tas grūtākais tajā ir tas, ka ir ļoti grūti pasakas atspēkot ar racionāliem argumentiem. Un, manuprāt, īpaši pagājušā gada beigas ļoti pierādīja to, ka mēs dzīvojam tādā postpatiesības laikmetā, kur visi lielākie eksperti šajā jomā, kas ar to ir strādājuši, kas zina, juristi, starptautiskie tiesneši, starptautiskās organizācijas, kas palīdzēja rakstīt konvenciju, tāpat Eiropas padome, ka visi vienā balsī saka, ka A ir A, un pretī tev sēž Saeimas deputāti, kas saka, ka A ir, es nezinu, BCD un kaut kas cits. Latvijā līdz pat 2024. gada novembrim seksuāla uzmākšanās likumdošanā neeksistēja. Es ļoti labi atceros pati sēdēju klāt juridiskās komisijas sēdē, kur bija tā sajūta, ka tie politiķi labprāt par šo tēmu nelemtu. Jo izskanēja argumenti, ka tagad jau meiteni nevarēs uzaicināt uz randiņu. Un tad tu pacel augšā to papīru, to konvenciju un pasaki, bet mums tagad ir pienākums šo regulēt. Un saruna pēkšņi novirzās no argumentiem par to, vai mums vispār to vajag, uz to, ka vajag, kā mēs varam vislabāk uzrakstīt definīciju, lai viņi tiešām ietver visas seksuālās uzmākšanās formas. Fostă consilieră ministerială la începutul carierei, Beata cunoaște bine dificultățile unei femei tinere în politică. Tāpēc, ka pirms tam, kaut kā vienmēr skolā, universitātē, tu esi vidē, kur tevi motivē un visi ir līdzvērtīgi. Un man sanāca dzīvot
burbulī, kur, es nezinu, mani vērtē pēc manām zināšanām, pēc manām atzīmēm, un tas bija brīnišķīgs burbulis, un tad es no viņa izgāju ārā un ieguvu šo amatu, kur tiešām es daudz strādāju, lai tajā tiktu, un pirmoreiz saskāros ar pārmetumiem internetā par to, ka gan jau viņi pārgulēja ar kādu, un visādi šādi komentāri, kas man bija patiesībā šoks, un es uztaisīju video. Un tam video bija 4,5 miljonu skatījumu Facebookā. Un tas video mani arī ielika pirmo reizi uzmanības lokā saistībā ar dzimumu līdztiesības jautājumiem. Un jā, no šodienas uzzināju tādu interesantu lietu. Izrādās, es esmu ekonomikas ministra mīļākā. Vajag taču mīļākajai maksāt. Nu, Nemīrov viņai tādus 1000 aiz lifona sabāzīs, uz ko atbildi ir, ja aiz vaiga paņems, tad ne to vien un ne tur vien kaut ko iebāzīs. Vārdarbībai! Convenției! După 7 ani, atacurile s-au intensificat. Beata e amenințată constant la manifestații. Nezinu, vai ir daudz precedentu Latvijā, kur ir bijuši tik daudz uzbrukumu vienam cilvēkam internetā, kā man tas sanāca tos vairākus mēnešus, jo tas bija katru dienu, simtiem komentāru. Draudi nogalināt, nezinu, aicinājumu uz izvarošanu. Nu, visdrausmīgākās lietas, ko cilvēkam par sevi varētu nakties lasīt. Es arī, protams, par vistrakākajiem vēršos policijā un dodu zināt, tāpēc, ka, manuprāt, arī nedrīkst būt tāda visatļautība internetā. Parcursul Convenției de la Istanbul în Letonia nu a fost deloc unul lin. După semnare în 2016, textul urma să fie ratificat de Parlament abia după 7 ani. Deznodământul rezultă dintr-o înțelegere politică între partidele coaliției de la guvernare. Dar un eveniment tragic a făcut dispariția mai concretă. Terors un slepkavība, kas ietekmē pilsētnieku ikdienu. Valsts policija jau otro diennakti meklē 53 gadus veco Leonu Rusiņu. Viņš Jēkabpils novadā nogalinājis bijušo dzīvesbiedri, bet pirms tam ilgāk nekā gadu savu upuri vajāja un terorizēja. Bărbatul își ucide fosta parteneră sub ochii copilului și ai mamei. Cazul ilustrează eșecul sistemului judiciar din Letonia. Ucigașul avea 18 dosare deschise, dar era tot în libertate. Atunci s-a produs o schimbare în opinia publică. Întrebarea nu mai este dacă acordul pervertește valorile țării, ci dacă statul protejează cetățenii cum trebuie. Drausmīgi, ka mums bija jāsagaida šāda traģēdija, lai kaut kas sāktu kustēties. Un iemesls, kāpēc konvencija ir tik svarīga, ir, lai tā vairs nekad nebūtu. Lai mēs negaidītu nākamo noslapkoto sievieti, lai mēs negaidītu nākamo publisko skandālu, bet lai mēs varētu strādāt sistēmiski, ilgstoši, plānoti ar šo problēmu visu laiku, nevis tikai tad, kad ir krīze. Jojo? Viitorul Convenției de la Istanbul în Letonia este încă incert. La finele lui 2026 se va alege un nou parlament, care va decide cum vor fi protejate drepturile femeilor. To, protams, vicinās kā karodziņu, jā. Ievēliet mani, jo es tad balsošu pret Stambulas konvenciju. Bet es tagad pat nezinu, kam ticēt. Kurā pirkstā gribi, visos sāp. Mums ir sabiedrība, kurā absolūti liela daļa ir pret vardarbību un ir gatava par to iestāties. Mums ir uz rietumniecis domājuši sabiedrību, un mēs neesam gatavi iet atpakaļ gaitā. Ir arī tāda konstanta spriedze par to, ka nekas jau vēl nav beidzies, ka šis ir tikai pārlikts. Man gan ir cerība un ticība par to, ka mums izdosies noturēt šo kursu. Oponenții Convenției speră ca și alte state UE să urmeze exemplul Letoniei. Campanii similare au apărut deja în anumite țări.
În Estonia, Partidul Naționalist ECRE a lansat o petiție pentru retragerea din acord. Dar momentan, Letonia rămâne singurul stat european care a votat retragerea din convenție.